Es aicināju valdes locekli nodibinājuma fonds Plecs centra zina vadītāju Georgu Rūbeni pievienoties šodien fórumā un padalīties savā pieredzē un skatījumā. Lūdzu. Jā, labdien, sveiciens, paldies, Eva, paldies sveiciens skatītājiem tiešsaistē. Un jā, vai ne, būt vecākam vienlaikus no vienas puses tāda lielākā svētība vai tā lielākā dāvana, bet tajā pašā laikā tas patiesībā ir tās vislielākais izaicinājums vai viens no lielākajiem izaicinājumiem, ko mēs varam savas dzīves laikā darīt vai veikt. Un ne jau tāpēc, ka vecāku loma būtu kas ekstrēmi sarežģīts vai neiespējams, bet patiesībā tā iemesla dēļ, ka tajā brīdī, kad mēs kļūstam par vecākiem, tas īstenībā prasa augt arī man pašam un veidot un mainīties kaut kādā ziņā arī man pašam. Un domāju, ka tas ir kaut kas, ko vismaz liela daļa no mums, tie, kam ir bērni, ko mēs esam arī savos novērojumos pamanījuši un piefiksējuši. Labā ziņa, vai ne, ir tā, ka vienatnē pie bērna īsti tikt nevar, tas nav iespējams, vai ne, tam ir nepieciešami 2 cilvēki, 2 vecāki, 2 pieaugušie. Un visbiežāk arī divatā šī vecāka loma tiek dalīta un 2 pieaugušie tie, kas šo vecāku lomu arī veic. Tomēr, kā jau tas bieži gadās, vai ne, dzīve mēdz ieviest savas korekcijas, vai ne, gadās, ka vecāki šķirās, vai kādreiz notiekās nelaimes gadījums un nonākam situācijā, kad bērns vai bērni paliek pie viena vecāka. Un tā patiesībā notiek pietiekoši bieži. Latvijā mums ir vairāk nekā 85,000 viena vecāka ģimenes, kas ir pietiekoši liels skaits, vai ne? Tas nozīmē to, ka patiesībā pietiekoši liels skaits mammu un tētu ir nonākuši situācijā, kad vecāku lomu jātiek galā vienatnē. Vai vismaz lielākā daļa laika šīs funkcijas jāveic vienatnē. Un arī es esmu daļa no šīs 85,000 statistikas. Un šis mana stāsta mērķis nav sniegt kādas pamācības vai receptes, kā būt vecākam vienatnē un kā to ir iespējams veikt, un kā vienatnē sniegt savam bērnam vai bērniem visu iespējamo, kas patiesībā nemaz nav īsti iespējams. Jo, lai bērns varētu saņemt visu, tad patiesībā ir nepieciešams abas pieaugušā lomas. No mammas bērns visbiežāk saņem, vai ne, rūpes, mīlestību, drošības sajūtu. Savukārt no tēta visbiežākais, vai ne, tas ir veselīgās robežas, drosme izzināt pasauli un iedrošinājums šajā lielajā, plašajā, sarežģītajā, bet arī skaistajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam, mācīties autonomiju un patstāvību. Tas, protams, ir labākajā gadījumā, jo, vai ne, protams, gadās visādi un situācijas var būt dažādas. Bet jā, šis stāsts ir vairāk par manu pieredzi, tas ir mans stāsts. Iespējams, tas var būt palīdzošs, iespējams, tas var sniegt kādus impulsus, bet varbūt arī tā ir vienkārši iespēja tūplānā paskatīties, tad kā izskatās kāda ģimene no šīs te lielās 85,000 viena vecā ģimeņa statistikas. Es pats tēva lomā nonācu 25 gadu vecumā, pirms 13 gadiem. Bija 2011. Gada 29. marts, tā bija piektdiena. Meita mammas vēderā bija stipri aizsēdējusies, un šis 29. marts bija ārsta noteiktais datums, ka, ja dzemdības nesāk līdz tam brīdim, vai ne, tad jādodās uz slimnīcu, un dzemdības sāks tikt stimulētas. Tad, vai ne, tas bija tāds agrs piektdienas rīts, mēs Rīgas Tradiņu universitātes slimnīcā, dzemdību nodaļā, uzgaidāmajā telpā pie ārsta kabineta durvīm. Priekšā sēž vēl kādas mammas. Un kā jau tas nereti notiekās, tad tajā brīdī, kad mēs esam nonākuši pie daktera, vai tulīt iesim pie daktera, lietas kaut kā atrisinās vai notiek pašas par sevi. Tāpat arī tad šajā brīdī uzgaidāmajā telpā tad sākās arī dzemdības, meita sāk rosīties. Un pēc kāda laika nonācām dzemdību palātā. Un diezgan bieži, vai ne, šīs pirmās dzemdības tāds garš un sarežģīts posms vai process. Un tā bija arī manas meitas gadījumā. Un tad mana meita šo pasauli ieraudzīja tikai naktī, tas bija 3 naktī. Un tad tikai vēl pēc kādas aptuveni stundas mēs varējām nonākt palātā, kur visi 3 tādi pārguruši, saguruši, samocīti, arī tad laimīgi iemigām. Un jā, tad kādā brīdī guļot, lielā tādā nogurumā,
es piebežu atmostos un dzirdu vai kaut kādas tādas savādas, neierastas skaņas. Tādā pusaizmirts mēģinu saprast, kas tas tāds ir, kas ir noticis. Pamostos, atveru acis un ar izbrīnu konstatēju, ka esmu slimnīcā. Esmu dzemdību nodaļā palātā. Es esmu tēvs, man ir piedzimusi meita. Tāds jocīgi tāda sajūta nakts laikā pamostoties un pamanīt. Un meita bija pamodusies, viņa bija sākusi raudāt. Starp abām palātas gultām pa vidu nolikts tāds plasmas šūpulītis. Es pieceļos, apsēžos pie šīs šūpulīša, sāku to lēnām kustināt un šūpināt. Un tajā brīdī, lai gan no vienas puses biju piedalījies kaut kādās mācībās par vecāku lomu, par to, vai nekādā veidā visu šīs lietas darīt un veikt. Biju lasījis arī pietiekoši daudz grāmatas par bērnu kopšanu, aprūpi. Es atskārtu, ka patiesībā es īsti nezinu, ko nozīmē būt tēvam. Ka es nezinu, ko nozīmē būt vecākam. Saprotu, ka šis ir tas brīdis, ka man jāmācās to darīt. Tagad, šeit, šajā brīdī. Tā es sēdēju viens pats blakus šūpulītim, agrā rīta tumsā, un domāju, ka es nezinu neko no tā, ko nozīmē būt vecākam. Pēc tam pagāja vairāki gadi, un attiecības, kā jau tas mēdz gadīties, mēdz šķobīties, vai neizturēt ikdienas spriedzes. Un arī manas attiecības ar meitas mammu šajā gadījumā nebija izņēmums. Un kādā rudens vakarā, kad meita jau bija nolikt gulēt, viņai tajā laikā bija 6 gadi, pēc vairāk gadu tādas attiecību ļodzīšanās, tad meitas mamma piecēlās no dīvāna, kurā sēdēja, pateica, ka viņa to vairs nevar izturēt, paņēma kādas savas mantas un devās prom. Un tā es otro reizi savā dzīvē nonācu situācijā, kad nakts tumsā palieku viens ar savu meitu, ar savu bērnu, apzinoties, ka patiesībā no šī brīža viss, kas saistīts ar meitas audzināšanu, ir manās rokās, manā atbildībā. Es esmu tēvs, es esmu palicis viens vecāks, tas viss ir jāveic, jādara man. Atceros, ka tajā naktī domāju pie sevis kādas dažādas domas. Protams, domāju par to, kāda būs mammas loma turpmākajā laikā, kā un vai tiks arī dalīts laiks ar meitu, cik liela būs katra no mūsu kā vecāku iesaisti arī audzināšanas procesā, kādas pēdas šķiršanās atstās uz meitu, kā viņi to pārdzīvos, kā viņi ar to tiks galā. Protams, arī par to, vai es kā tēvs palicis viens spējuši un varēšu dot meitai visu, kas viņai ir vajadzīgs šajā augšanas posmā un augšanas procesā. Un jāatzīst, ka pašā sākumā, varbūt pirmās kādas dažas dienas, varbūt nedēļu, šis laiks pagāja diezgan entuziastiski. Un es nezinu, vai esat to piedzīvojuši, bet tajā brīdī, kad mēs esam tādā nenoteiktības sajūtā, tādā vai norisē, tādā, kur viss no vienas puses jau teju gandrīz sabrucis, bet vēl velkas un stiepjas uz priekšu, tad pienākās tāds brīdis, ka rodās liela vēlme pēc skaidrības. Vai turpināt, vai pārtraukt, bet vairs neiet uz priekšu, vai nevilkties kā pa tādu līmi. Un tā arī sievas aiziešanas sākumā radīja tādas patīkamas sajūtas, jo beidzot viss ir atrisinājies, beidzot ir kaut kāda skaidrība, beidzot ir zināms, kā tas process ies tālāk uz priekšu. Taču pēc kāda brīža, protams, arī šādas sajūtas mainījās. Emocionāli un mentāli saļim, dzīvi ieguva tādas pelēkas krāsas, pelēku noskaņu, pazaudēja dzīves garšu, prieks sajūtu. Un šajā laikā vai ne visā vēl vajadzēja man arī būt tēvam 6-gadīgai meitai, kas tikko ir sākusi savas gaitas 1. klasē. Un šķiršanās, protams, ievies arī vēl citas tādas tīri praktiskas izmaiņas. Piepeši atskārtu, ka gan saimnieciski, gan ekonomiski visu atbildību arī par saimniecību nesu viens pats.
mājas kredīts, vai ne, auto līzings, kaut kāda rēķina, ka viss tagad ir tikai manās rokās. Un uz kādiem dažiem gadiem tas īstenībā diezgan būtiski ietekmēja arī iztikšanu un mūsu ikdienu. Jo Maslova piramīdas vajadzības neviens nav atcēlis. Jums ir uz galvas ir nepieciešams, par to ir jāmaksā, vai ne, tas jānodrošina. Meitai ir kādas savas vajadzības, kas jānodrošina. Tā kā arī šis ekonomiskais aspekts patiesībā sāka kādā brīdī palikt diezgan tāds spiedošs. No otrās puses arī tas praktiski saimnieciskais. Kamēr vecāki ir divatā, tikmēr mājas un pagalmas solis tiek veikts ar 2 roku pāriem, vai ne 4 rokas. Bet es piedzīvoju to, ko nozīmē visu arī tādu saimniecisku atbildību uzņemties vienam pašam. Sākot no meitas modināšanas, matu ķemmēšanas, brokastu taisīšanas, vešanas uz skolu. Pēc tam, kad 12. vai 1. 1. klasē nodarbības beidzās, vai nekā vēl esot darbā un ar visiem pienākumiem nodrošināt to, ka vai meita paliek pagarinātajā grupiņā, vai tad braukt viņai pakaļ un kādas citas lietas darīt. Un vai ne vēl visi ikdienas darba pienākumi, notikumi. Un, protams, arī kaut kādu laiku atrast, kā jēgpilni pavadīt ar meitu. Un arī kā šīs lietas arī ikdienas tādas iedzīgā veidā risināt. Un tas viss tajā laikā, kamēr gāja cauri šķiršanās procesam, visam rūgtumam, sāpēm, visai emociju gammai, lielajai dusmām, noliegumam, sevis žēlošanai, ilgām, draugu dalīšanai, un visam citam, kas saistīts ar tādu 10 gadu ilgstošu un garu attiecību pārtraukšanu. Un diezgan ilgi es to patiesībā negribēju atzīt, bet kādā brīdī tas bija jādara. Es sapratu to, ka patiesībā es galā netieku. Ne pats ar sevi, ne ar tiem iekšējiem saviem pārdzīvojumiem, ne arī spēju sniegt pietiekoši daudz savai meitai. Un diezgan, patiesībā tas mani tā diezgan pamatīgi pārsteidz, tas man izbrīnīja. Es nāku no ģimenes ar kristīgām saknēm, no agras bērnības tik svētdiena, dažkārt arī sestdienās, pavadīju baznīcas solā, svētdienās gāju uz svētdienas skolu, katru vakaru sacīju lūgšanas. Šķiršanās laikā jau es kādus 5-6 gadus biju katru dienu meditējis, izlasījis neskaitāmas grāmatas par garīgo izaugsmi, sevis pilnveidošanu, par dzīves krīzēm un to, kā ar visu tikt galā. Biju apmeklējis virkni seminārus, lekcijus, retrītus par iekšējās pasaules stiprināšanu, par izaugsmu un citām lietām. Šķiet, ka es taču visu to zinu. Man taču vajadzētu to visu tikt galā. Taču līdzīgi vai nekā ar bērna audzināšanu, iepriekš lasītais par dzīves krīzēm, tas ļāva kaut kādā ziņā būt informētam. Taču pašam nonākot šāda veida pieredzē, atskārtu, ka ar zināšanām un informētību vien ir par maz, ar to nepietiek. Jā, es esmu ieguvis kādas zināšanas, bet es neesmu ļāvis šīm zināšanām mainīt sevi, mainīt savu rīcību, savu uzvedību, savus domāšanas modeļus. Līdz ar to es tās vienkārši nespēju pielietot ikdienā. Un man vajadzēja patiesībā doties cauri šai krīzei un pieņemt to, izdzīvot. Un tikai tādā veidā es varēju ļaut kādām lietām mainīties pašam sevi. Un tas bija īstenībā vienīgais veids, kā es varēju apņēmīgi doties uz priekšu. Un kāpēc es par to stāstu? Tāpēc, ka nav iespējams, tas, ko piedzīvoju, ka nav iespējams būt jēdzīgam vecākam un sniegt savam bērnam visu, ja pats vecāks tajā brīdī piedzīvo krīzi. Un man bija vajadzīgi vairāki gadi patiesībā, lai atkal es varētu sākt justies labi un lai atkal varētu būt pilnvērtīgs vecāks. Tā pirmā lieta vai pirmā atziņa, kas man palīdzēja arī šajā ceļā, bija apziņa, ka patiesībā par savu dzīvi
atbildīgs esmu es pats un ka man pašam ir jāuzņemās pilna atbildība par savu dzīvi. Nevis meklējot kādus ārējus ienaidniekus vai novelt vainas kādiem ārējiem faktoriem, bet nē, atzīt un pieņemt to, ka manas dzīves lēmumi, manas norises, manas lietas, ko es daru vai ko es nedaru, ka es par to visu esmu atbildīgs pats. Un tā bija tāda ļoti vērtīga atziņa. Jo tajā brīdī, kad es sapratu, ka es esmu par savu dzīvi atbildīgs, es atklātu, ka es patiesībā savu dzīvi varu arī mainīt un ietekmēt. Un es varu arī to veidot tālāk uz priekšu citādāku. Otra lieta, kas man, protams, ļoti palīdzēja, tad tie bija cilvēki man līdzās. Vecāki, māsa un brālis ar viņu ģimenēm. Māsa, par cik dzīvo kaimiņos, arī gana bieži izlīdzēja ar meitas pieskatīšanu. Un tā arī kādā brīdī mana mamma un māsa patiesībā kļuva par nosacītām manas meitas mamām, sniedzot viņām šo savu sievišķīgo klātbūtnes aspektu. To lietu, ko es kā vīrietis sniegt un dāvāt nevaru. Un cilvēki man līdzās arī bija tie, kas palīdzēja pārdzīvot un tikt galā ar manām iekšējām sajūtām. Jā, es kādā brīdī uzsāku jaunas attiecības, kas gan nebija manai meitai draudzīgas, un tās arī gan ātri noslēdzās. Taču šo gadu garumā mani patiesībā cauri virzīja tāda nosacīta atbalsta grupa. Mēs bijām 3 vīri un 2 dāmas, kas sākot no 2017. gada rudens sākām tikties reizi mēnesī vai reizi 2 mēnešos pēc tādām noteiktām metodēm vai noteiktiem principiem, tad dalījāmies. Kas tad notiek galu galā katra no mūsu dzīvēm? Kas ir tas kaut kāds iestrēgums vai kas tās lietas, ko vienkārši gribās izrunāt? Un tas pēc tādām arī noteiktām metodēm vai principiem, kas nozīmē to, ka daloties pārējie, tie, kas klausās, vai ne, ir vienkārši tāds labvēlīgi novērotāji. Nesniedzot nekādu savu vērtējumu, vai nekomentējot situāciju vai stāstu, vai nedodot padomus, bet vienkārši uzklausot. Un patiesībā caur šādu nevērtējošu klātbūtni es mācījos būt arī klātesošāks savai meitai. Tomēr tāds lielākais pagrieziena punkts bija brīdī, kad es iepazinos ar tādas programmas saturu, ko sauc par vecāku izglītības programmu. Un, es turpinu katru dienu meditēt. Man ir kādas arī manas dažādas garīgās prakses, ko es ikdienā praktizēju, kas patiesībā ir kaut kādā mērā pat kļuvušas par manas dzīves sastāvdaļu. Taču liela daļa no tām ir virzītas uz sevi pašu, vai ne? Uz sevis iepazīšanu, uz sevis pilnveidi, uz augšanu. Jā, daļa no tām ir saistītas ar attiecību veidošanu. Tomēr piesaistes teorija, kas ir vecāku izglītības programmas pamatā, bija tā, kas palīdzēja man sistemātiski izvērtēt to, kādas ir bijušas manas attiecības ar maniem vecākiem, vecvecākiem, skolas biedriem, kāds galu galā ir mana attiecību veidošanas musturs. Ko es attiecībās novērtēju, kas man kāda klupšanas akmeņi, galu galā arī to, kādas ir tās attiecības, ko es veidoju ar savu meitu, un kādā veidā šīs attiecības arī veidoju. Un šīs programmas satura apgūšana deva īstenībā pilnīgi cita veida ieskatu bērnu audzināšanā. Tā ļāva veckāršana arī piedzīvot, ka bērnam mājās nav vajadzīgs audzinātājs. Kāds, kas nemitīgi audzina, bet bērnam ir nepieciešams vecāks. Jā, tēva loma ir veidot robežas, tēva loma ir būt pieaugušajam. Tomēr savam bērnam visvairāk varam dot tad, ja ir savstarpēji drošas attiecības. Tas patiesībā arī tas, ko pēdējo 4 gadu laikā diezgan apzināti esmu fokusējies. Veidot drošas un stabilas attiecības ar savu meitu. Neaizrauties ar pamācīšanu, lekciju lasīšanu. Nekam, protams, arī ir sava vieta. Bet pats galvenais radīt tādu attiecību ietvaru, kur meita var justies droši, kur varam pārunāt dažādas lietas, kas manai meitai tajā brīdī ir aktuāls, kur viņa var paust savas sajūtas
Un obligāti man tā uzreiz nevajag vērtēt vai komentēt. Veidot tādas attiecības ar meitu, kur var ļaut viņai izdarīt viņas izvēles. Ļaut viņai mācīties no pašai savām izvēlēm, savām kļūdām. Tas vienmēr ir viegli, jo mēs kā pieaugušie kaut ko savā dzīvē esam piedzīvojuši. Mēs gribam koriģēt savus bērnus, lai bērni nekāpj uz tiem pašiem grābekļiem un visādām pārējām lietām. Un sevišķi vai ne tad, ja tas ir tāds agrīnais pusauģu vecums, kad hormoni sāk staigāt un visas pārējās lietas notiekās. Un tas prasa mācīties arī īstenībā uzticēties manai meitai. Un tas māca arī man uzticēties tam procesam, kam viņa pati iet cauri, mācoties dzīvot šajā lielajā un plašajā pasaulē. Jā, vai ne? Vientuļie vecāki šādā kontekstā nevar sniegt bērnam visu. Gluži vai tāpēc, ka neviens cilvēks vienā personā nevar vienlaikus būt mamma vai tētis. Mēs nevaram vienā personā iemiesot divus dzimumus, un tas arī nav vajadzīgs. Tomēr, manuprāt, būtiskākais, ko bērnam varam dot, un arī ko vajadzētu dot, ir sajūta, ka man ir drošās mājas, ka man ir vismaz viens pieaugušais manā dzīvē, kura klātbūtnē es varu būt es, ka ir vecāks, pie kur vienmēr var atnākt atpakaļ, arī tad, kad ir veikts savas izvēles un kad ir pieļautas savas kļūdas, nebaidoties par to, ka būs kāds nosodījums vai komentāri. Vecāks, pie kura var atnākt, ja nepieciešams, ir izraudāties, zinot, ka uzklausīs. Lai pēc tam vai ne, bērnam atkal būtu prieks, dzīves prieks, spēks un spēja resursi doties šajā lielajā, plašajā pasaulē un mācīties un dzīvot savu dzīvi. Paldies! Lielas paldies, Georgi! Jau tavas prezentācijas laikā ienāca daudz jautājumu no klausītājiem. Interesants novērojums no Anētas ienāca, ka viņa vienmēr bija domājusi, viņa dzīvo ārpus Latvijas, ka ir tas solo parent, un ka Latvijā sakot vientuļais vecāks, tas skan mazliet skumji, ka varbūt būtu pat jāmaina valodnieciski šīs te no vientuļā uz solo vecāks, kas kaut kādā mērā kā solistu padara, bet tas ir kaut kas mazliet iedvesmojošāks. Bet es sākšu ar jautājumiem no skatītājiem, kuri vaicā, kā meklēt bērnam balansu, ja ģimenē nav vīrieša tēva. Es domāju, šis ir ļoti, ļoti aktuāls jautājums ļoti daudziem vecākiem. Kā kompensēt? Jā, es nevarēšu dot varbūt kādu tādu vienkāršu recepti. Skaidrs, piemēram, tas, vai ne, ka manas meitas gadījumā ir tā, ka šo sievišķu aspektu viņi diezgan daudz saņem no manas māsas un arī no manas mammas aizvien. Šobrīd arī tā par laimi meita pietiekoši daudz laika arī pavada ar savu mammu, kas ir tā arī labi un vērtīgi. Bet, jā, tās vīriešu lomas trūkums bērnam augšanas tajā procesā tā tāda īstenībā būtiska lieta. Šeit varbūt būtu jautājums, vai apkārt, nezinu, kādās nodarbībās skolā vai kaut kur, varbūt kāds no vecvecākiem var kaut kādā veidā daļēji šo lomu aizstāt, bet vai kāds cits no malas var pilnvērtīgi aizstāt tēva lomu, es to nemācējuši atbildēt. Man tādas, es pats ar to neesmu saskāries un tādas pieredzes man īsti nav. Tu tik ļoti dalījies ar to savu personīgo stāstu un iespējams tieši tādēļ arī tāds personīgs jautājums. Pirms veidot jaukto ģimeni, vai ir kas tāds, kam pievērst uzmanību, kādi sarkanie karogi, piemēram? Es gribētu teikt, ka jauktā ģimene pats par sevi ir sarkanais karogs. Kāpēc? Varbūt paskaidrojot, tāpēc, ka jauktā ģimene ir viss sarežģītākais attiecību formāts. Viss sarežģītākais. Sevišķi tad, ja abiem pieaugušiem, kurš šo jaukto ģimeni veido ir savi bērni, tas nozīmē to, ka vēl varbūt kaut kur tur perifērijā ir otrie vecāki, un tad vēl kaut kādi vecvecāki, vēl kaut kas un tā tālāk un tā joprojām. Tas patiesībā arī pēc manas pieredzes tas noved pie tā, ka tā ikdienas ģimenes plānošanā ir iesaistīti 4 pieaugušie. Un tas prasa lielu izaicinājumu. Un vēl viena lieta arī, kas ir kādreiz arī tās klupšanas akmens tajā brīdī, kad tādas jauktās ģimenes tiek veidotas, vai ne, mēs nākam ar savu uzstādījumu, ka tagad, vai ne, šai tas sievietei tagad jāmīl mana meita, vai ne kā mammai, beznosacījuma mīlestība un viss pārējais. Bet
tas ir kaut kāds atsevišķs, jauns attiecību modelis. Mēs nevaram paģērēt to, ka tagad kāds cits cilvēks aizstās kaut kādu lomu, vēl kaut ko. Tur tām attiecībām jāveidojas arī kaut kā pašām par sevi. Un, ja tas otrs cilvēks nevar pieņemt manu bērnu, tad man ir jādod telpa tam. Un tad man ir jāizvērtē, kā šīs attiecības tad veidoja. Un kas man galu galā ir tas, kas tā prioritāte. Šis fórums ir par to gatavošanos skolai, un vēl arī šis jautājums. Kā bērnu sagatavot tam, lai klasē neizsmēj, ka viņam ir tikai viens vecāks? Mums iepriekšējās prezentācijas bija par šo izsmiešanu, par vardarbību, un šis arī noteikti ir riska faktors. Jā. Es domāju, ka viena no tām lietām noteikti ir pirmkārt nebaidīties arī ar savu bērnu, sevišķi viņš tādā runājumā vecumā arī pārunāt to šķiršanās aspektu. Jo viena no tām pamatlietām, kas ar bērnam rasties, ja par tām sāpīgiem ģimenes notikumiem netiek runāts, tad bērnam definitīvi rasties sajūta, ka manā ģimenē ir kaut kāds tabū, tumšais noslēpums, par ko man ir jākautrējās, par ko man jāslēpjas un tā tālāk. Es domāju, ka tā pirmā lieta būtu radīt arī sajūtu pašam bērnam par to, ka ir ok arī par to runāt, un ka tas tā arī gadās un tas notiek, un ka tā nav kaut kāda lieta, par ko būtu nepieciešams smieties vai izņirgāt un tā tālāk. Bet, protams, arī viena no tām lietām, kas ir vērtīga šajā procesā, ja bērns tādā skolas vecumā, tad arī par šīm visām norisēm informēt arī skolu. Tā bija arī tā lieta, ko arī es darīju. Es arī tad, kad mēs šķīrāmies, tad es arī ar klases audzinātāju arī to izrunāju, lai viņi vienkārši zina to situāciju mājās, kas notiekās. Jo patiesībā tas pedagogam var iedot ļoti daudz informācijas un izpratni par to, ja bērnam mainās kaut kāda viņa reakcija, uzvedība vai pārējās lietas. Un tad pedagogs arī kaut kādā mērā var būt izprotošāks un arī atbalstošāks arī šajā procesā. Zinot arī tavu grīgo praksi, pajautāšu Baibas jautājumu. Kā patiesi sevi mīlēt? Kā atmest sev lieko? Jā. Tas ir labs jautājums, tas ir sarežģīts jautājums. Un ar to vārdu mīlestība mums īstenībā mēdz būt tāds diezgan draņķīgas pieredzes. Jo kādreiz var gadīties, ka to mīlestību esam piedzīvojuši ļoti dažādi. Nezinu, tur varbūt vardarbīga, varbūt uzspiedoša, kontrolējoša un tā tālāk. Un es to atbildi atradu citā formulējumā. Nevis kā sevi mīlēt, bet kā būt labvēlīgam pret sevi. Un tas iedod pilnīgi citu jēgu un izpratni. Kā man būt labvēlīgam pret sevi? Nešaustīt sevi, pieņemt sevi tādu, kāds esmu, un tā tālāk. Viena no tām lietām, varbūt, kas būtu tas ideālais veids, varbūt, uz ko būtu vērts tiekties, un ko es arī cenšos tā darīt. Piemēram, tie no mums, kuriem ir bērni, vai ne, ja mans bērns kaut ko izdara vai nokļūdās, ko mēs viņam sakam, vai viņai viss būs labi, viss būs kārtībā, nekas, viss būs ok. Kā mēs tādu attieksmi varētu pavērst arī paši pret sevi? Tas tāds labs jautājums, ko mēs jums uzdot. Iespējams, ka izveidot šo labvēlīgo novērotāju grupu, ko tu minēji sākumā, un vēlāk arī to ieviest ģimenē ar bērnu. Lielas paldies, Georg, par tavu tiešām personīgo stāstījumu. Es domāju, ka daudzi vecāki sadzirdēja un saklausīja tās skumjās naktis arī sevi.